neizdevās. Ļoti atvainojos. Labrīt visiem 3. Epifānijas svētdienā. Tā ir tāda īpaša svētdiena. Laikam es to saku katru reizi, bet man tāda sajūta, ka tā ir īpaša. Un es tāpēc vairs nekavēšos un tev pateikšu vēlreiz labrīt, Linda. Un, ja tu man pateikt lasītājs, mums ir ļoti daudz šodien. Jā, atkal tā reize, kad vajag daudz lasītājs. Tātad psalmu lasīs Guna. Jā. Jonas grāmatu lasīs Mārtiņš. Labi. Un vēstuli korintiešiem lasīs Ginta. Ginta, jā. Un evaņģēliju lasīs Ilze Druviņa. Ilze Druviņa. Liels paldies! Un tad sākam Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā ar 3. adventas svētdienas lasījumiem. Un Guna, es tev lūkšu, tad ievadīt mūs rīt ar 62. psalma lasījumā. Labrīt! Labrīt! Tik Dievā rod mieru mana dvēsele, jo uz viņu es ceru. Pie Dieva mans glābiņš un mans gods, mana stiprā klīns un mans patvērums Dievā. Paļaujieties vienmēr uz viņu, jūs ļaudis. Izliet viņu priekšā savas sirdis. Dievs ir mūsu patvērums. Selah. Tik dvēsma ir cilvēku bērni. Divas nevar uzreiz. Cilvēks māns vienīgi, jo uzliek tos svaru kausos, par dvēsmu vieglāk tie visi kopā. Nepaļaujieties uz ieguvumu, kaut manta nes augļus, tai nepiesieniet sirdi. Vienu reizi ir runājis Dievs, un 2 reizes esmu dzirdējis, ka spēks ir pie Dieva, ka tevī, kungs, žēlastība. Gods lai tev, tēvam un dēlam un svētiem garam. Juri, tev jāieslēdz mikrofons. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Paldies, Guna. Un Mārtiņ, tu arī tāds Jona lasīs no Jonas 3. nodaļas. Šis ļoti neparastais teksts, šī ļoti neparastā grāmata vecajā derībā, kas ir patiesībā tāda grāmata, kas ir rakstīta pareizajiem un tiem, kas netic, ka kaut kādas pārmaiņas var notikt. Un tad ir uzrakstīts šis feļetons. Starp citu, mans tēvs bija žurnālists, un viņš rakstīja feļetons vairākos laikrakstos, un tāpēc man Jona grāmata vienmēr tuvu, jo tas ir tāds mazs feļetons pareizajiem un tiem, kas netic, ka kaut kādas pārmaiņas var notikt, jo viss lieta ir ar Ninivu, kas ir visu pasaules ļaunumu kombināts, un Jona ir pilnīgi pārliecināts, cerības tur nav nekādas, un tāpēc viņš ļoti pavirši tur skrien cauri un nobļauj savu uzdoto tekstu. Un tagad mēs dzirdēsim, Mārtiņš pateiks, kāds bija iznākums. Lūdzu, labrīt, Mārtiņ. Sveicināti. Lasījums no Jonas grāmatas. Tad kungs runāja uz Jonu otrais. Celies, ej uz lielo pilsētu Niniviju un sludini tai, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Niniviju, kā kungs bija tam licis. Bet Ninive bija Dievam liela pilsēta. Cauri tai jāiet 3 dienas. Jona nosteigāja pa pilsētu 1 dienas gājumu un sauca. Vēl 40 dienas, tad Ninive tiks sagāsta. Ninives ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni, un visi ieģērbās maisos, no lielākā līdz mazākajiem. Tā kunga vārds. Jā, jūs redzat, kad Ninive ir pilsēta, kas normālam gājienam, tādam mierīgam, ne mierīgam, bet nopietni cilvēku gājienam prasa 3 dienas. Un Jona to izskrēja.
jo viņš neticēja savam uzdevumam un neticēja saviem vārdiem. Un viņš izskrēja cauri zibens ātrumā un nobļāva kaut ko, ka ir vēl 40 dienas, lai atgriežas un tā tālāk. Un par šoku un brīnumu Ninive ļaudis noticēja. Un lielie un mazie visi nožēloja savus grēkus un ieģērbjās grēku nožēlas stērpos, maisos. Paldies, Mārtiņ. Un Ginta no Vēstule korintiešiem. Vēstules. Labrīt. Labrīt. Bet to gan, brāļi un māsas, es jums saku, laika palicis maz. Turpmāk tie, kam ir sievas, lai ir tādi kā bez sievām, raudošie, lai ir kā tādi, kas neraud, priecīgie, kā tādi, kas nepriecājas, pircēji, kā tādi, kas nav ieguvuši. Tie, kas lieto šīs pasaules mantas, kā tādi, kas nelieto, jo šīs pasaules veidos uz ūdu. Es gribu, lai jūs būtu bez rūpēm. Tā kunga vārds. Paldies, Ginta. Un tad mums paliek vēl Ilze evaņģēlijas šai dienai nozīmētājs, un tad es lūkšu, lai tu to nolasi. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa. Bet, kad Jānis bija apcietināts, Jēzus atnāca uz Galileju un sludināja evaņģēliju sacīdams: Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju tīklus jūrā metam. Viņi bija zvejnieki. Un Jēzus viņiem sacīja: Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūlīt tie atstāja tīklus un viņam sekoja. Pagājis mazliet tālāk, viņš ieraudzīja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un viņa brāli Jāni. Tie laivā tīklus lāpīja. Un viņš tos tūlīt aicināja, un tie savu tēvu Zebedeju ar algāžiem laivā atstājuši, aizgāja viņam līdzi. Tā kunga evaņģēlijas. Liels paldies, Ilze, un paldies visiem, kas atsaucās Lindai šorīt lasīt tik skaisti šos tekstus. Man jautājums ir tāds, vai jūs darījāt tā, kā es darīju, ka es biju jauns, un patiesībā daru vēl līdz šai dienai, ka iet pa ielu, nekāp uz bruģa spraugām, uz šīm līnijām, kas ir starp bruģa gabaliem, lielākiem vai mazākiem, izvairās no šīm līnijām kāpšana. Es nezinu, vai jums tas ir kaut kas pazīstams vai nav, bet man katrā ziņā bija, un patiesībā ir tāda iemaņa līdz šai dienai. Es nekāpu uz līnijām. Un man jādomā par to, kāpēc es tā nedaru, jo tam jau nav nekāds nozīmes. Bruģis ir bruģis, un līnijas ir līnijas, un kāp tik, kur kāja metas. Bet es to nedaru. Un tāpat arī latvietis un arī daudz citas tautas, starp citu, kad kāds pieklāvēja pie durvīm, un mēs attaisam durvis, un tad sniedzam roku, sarokoties, viens vai otrs saka, bet ne pār slieksnim. Iekšā vai ārā. Nāc iekšā un nevis uz durvis sliekšņu. Nu, kāpēc tā? Kāpēc mēs negribam rokoties pāri durvju sliekšnim? Jo līnijas un dzīvē tāds ir ļoti daudz. Ne jau tikai pie durvīm un ne jau tikai uz bruģa. Bet ir vesela rinda līnijas, ko mēs varam piesaukt, bet ko es nekavēšos izdarīt, iezīmē robežas. Un mēs nekad negribam būt uz robežu. Mēs gribam būt iekšā vai ārā. Bet mēs gribam no robežu izvairīties. Tas ir tāds nenoteikts, neskaidrs
tā ir tāda noteikti neskaidra zona, robežzona, kas nav ne šis, ne tas. Un tā dzīvē ir daudz. Ir situācijas, kur ir pirms un pēc, jaunais, vecais, iepriekšējais, topošais, un arī mūsējie viņi, mēs, viņi, ārpusnieki, mājnieki un tā tālāk. Viss šīs robežas, kur mēs novalkam, un mums tas ļoti palīdz. Mums nepatīk uz sliekšņa. Nepatīk uz robežu. Jo robeža ir tik nenoteikta un neskaidra, un mēs nezinām īsti, kas uz tās robežas notiek. Tas nav vienkārši, un tāpēc mēs no tā izvairamies. Bet tas interesantais ir, ka Epifānija tieši robežu laiks. Un tas interesantais ir, ka baznīcas gadskārtā mums ir ielikt šis Epifāniju svētdienu sakārtojums, kas viss ir tāds robežu laiks. Jā, protams, mēs Epifānijā redzam ļoti skaidru veco, un mēs ļoti skaidri redzam jauno. Mēs atskatāmies uz Ziemassvētkiem, Jēzus piedzimst, Jēzus ir atnācis, bet vecais ir arī skaidrs redzams, ir Herods, tur skrien pakaļ un savu slaktiņu veids. Pasaulē ir zvejnieki, kas dara savu darbu, un Jēzus viņus aicina prom no tā darba uz kaut ko jaunu. Ir ļaudis, kas ir ar saviem vecākiem, un Jēzus velk viņus prom no vecākiem, iet jaunā ceļā, kur neviens nezin, kas tas ir. Ir pestītājs, bet, protams, ir viss pasaules mulsums un tumsa. Ir atnākuši gudrie, kas tagad nesīs vēsti un iezīmē Jēzu kā visu pasaules gaisma. Bet viņiem pašiem jābēg pa svešu ceļu, lai Herods viņus nekasagūstītu. Tagad šeit ir ļoti skaidrs tas notikums, Ziemassvētki, gaisma, pestītājs, Dieva klātesība. Bet tai pašā laikā vecais un vecās pasaules spēks un iedarbe. Bet Epifānija ir robežlaiks. Zvaigzne spīd, zvaigzne ved, bet gudrie pēc apciemojuma iet pa citu ceļu uz savām mājām. Un, protams, šis laiks ir tieši saulgriežu laiks. Tas ir bijusi robeža, tumsa, un tagad sākās gaisma. Bet jūs jau paši zinat, kā jūs darat, es eju pie loga un no rītiem skatos, cik daudz ir tās gaismas no rīta. Un ļoti lēnām, kāpēc gaisma tik lēnām? Šeit ir tāds Epifānija laiks, tāds robežu laiks. Tieši Epifānija iekrīt tā, kur mēs tās, vai tums vai gaisma? Nav neviena ne otra. Ir tums, bet nāk jau gaisma, mēs jau to redzam. Bet mēs nevaram pateikt, cik daudz ir tumsa un cik daudz ir gaismas. Protams, viss mūsu iPhone iezīmē, cikos ir saulēkts, bet tas jau neko nenozīmē. Mūsu sajūta ir, mēs skatāmies uz gaismu, kas it kā nāk, it kā vēl nav atnākus. Tas ir Epifānijas laiks. Robežlaiks. Tāda īsta neskaidrība. Un mēs mūsu ticībā to ļoti labi saprotam. Jūs taču saprotat, es to saprotu, tāpēc es protu par to runāt. Ka šeit ir tāds jautājums par to, kur mēs stāvam. Ja mēs jau gribam gaismu, mēs jau gribam, mēs visi esam tāpēc sanākuši. Tik skaisti mēs katru svētdienu esam šeit, un es stāvu par šīm lietām. Bet mēs ļoti labi saprotam,
ka tas vecais vēl pinās un tinās un patiesībā mūs valdzina 6 dienas nedēļā. Un kā tas ir? Nu, Epifānija tāds laiks, ka mēs varam vispirms to atzīt. Ka mēs varam to konstatēt un nebūt satraukt. Un saprast, ka ir tāda, ir laiks, tā kā Pāvils saka. Viņš nesaka, laiks ir beidzies. Lai gan kādā agrāk tulkojumā tā to rakstu tulkoja. Bet laika palicis maz. Laika maz. Ar vienu sakot, mēs esam tā, kur laiks vēl vecā lejumā, vecā iekārtā, bet tas ir ļoti sarucis. Tas ir palicis maz. Un nāk jauns laiks, jauns laikmets. Bet vai neliekas, ka visa mūsu dzīve ir tā tik bieži uz robežu? Un vienīgais laiks manā dzīvē, kad man ticība es nebiju uz robežu, bija, kad es biju tīns. Tā jau man bija viss skaidrs. Vai nu tu esi iekšā, ja tu esi ārā. Tu tici, ja tu netici. Es kristīts, ja neesi kristīts. Ir skaidrs, kas ir kas, un tie, kas nesaprot, kas ir kas, nu, man ļoti žēl, bet tie iet uz nebūtību. Bet tas tāds tīņa laiks. Pieaugušo laiks drusku vairāk līdzinās taču. Jūs saprotiet. Šai Epifānija laikam. Jēzus saka tā, laiks ir piepildīts. Tā iespēja tagad ir klāt. Bet tur ir 2 momenti. Metanoiete, atgriežaties, mainiet virzienu, mainiet domas, mainiet iepriekšējo rakurs un pieņemiet prieka vēsti. Un šīs ir 2 kustības, un baznīca to arī ir iezīmējis, tāpēc mums ir kristības. Kristības ir tas, noskalosim, nomazgāsim veco, un tad iesim ar garu uz jauno. Nost ar sārņiem, iesim gaismā. Bet mēs jau zinām, jūs zināt, kā kristībām, nu labi, notiek kristības, un diemžēl parastāk tas notiek, ka bērni, un tad mēs vēlāk daudz arī ļaunojās, ka viņi neko nezināja par šo notikumu, kā viņi varēja piedalīties tajā. Un tāpēc daudz vēl grib otrais kristīties, tā kā viņi pieauguši, lai būtu šis brīdis, ka tu noskalo veco un pieņem jauno. Un tāpēc arī daudz teologu, daudz ievērumi teologu, starp citu uzskata, ka bērnu kristības nav iespējams, nevajadzētu notikt, jo nevar būt nekāda līdzdalība. Nu, ir arī pretēji argumenti, bet tas nav tas jautājums šodien. Bet šeit Jēzus arī te ir 2 momenti. Tu nevar tā ieiet tā jaunā. Tu nevar tici evaņģēlijam. Tur ir kaut kas iepriekšējs. Tev jāredz, ka tas ceļš, ko tu gāji iepriekš, nav tas īstais, nav tas piepildījums. Un tad tu esi gatavs ieklausīties, sadzirdēt to jauno. Tā jau tas visā dzīvē tā taču, ne? Mēs gribam dot labu padomu, bet ja tu neredz, ka tas līdzinējies tev neder, tas jaunais padoms tev neder. Tikai, ja tu vari kaut ko no tā vecā redzēt, ka tas nav adekvāts, tu vari meklēt un būt atvērts un sagatavots dzirdēt kaut ko jaunu. Nu, mēs zinām, šīs sarunās, cik tas ir grūti. Mēs it kā redzam cilvēku problēmu, bet mēs redzam, ka viņš vai viņa nevar ieklausīties tajā jaunajā, jo tas vecais vēl nav noskalots, tas vecais vēl tur, un vecais ir vēl, tas vecās iemaņas ir spēcīgāks nekā tas solījums uz jauno. Nu, un mēs tā saprotam, ka vajadzētu būt tā, jā vai nē, iekšā vai ārā, un tā mēs redzam, piemēram, Jēzus iet gar jūru un saka Andrejam, seko man, un tekstā teica, tūlīt atstāja tīklus un viņam sekoja. Un tur tālāk Zebedeja dēli atstāja tēvu un mātu un savus draugus. Un viņš tūlīt viņi, abi Zebedeja dēli,
sekoja, gāja viņam līdzi. Nu, mēs saprotam šo procesu. Atstāj, iesim jaunā virzienā. Un tas ir tāds prototips. Bet dzīve, es jau tā būtu ļoti skaists, un tas ir, kā es saku, es biju tīns, es arī tā domāju. Ja es saku, nāc, vai nu tu nāc, ja tu nenāc. Tu nav ko bakstīties. Ja gribi bakstīties, tad tu nedari šim pasākumam. Ej kaut kur citur. Bet mēs redzam, ka gluži tā tas nav. Tas ir pareizi. Protams, mums visiem jāatstāj veco. Par to nav mazāko šaubu. Un bez šaubām mums jātiek pārveidotiem uz jaunumu. Bet jūs taču zināt, un mēs visi zinām, un to arī Bībele saprot, un teksts saprot, ka tā pārmaiņa nav tāda kategoriska, kur tu vai nu esi iekšā vai ārā. Un pat ir tie cilvēki, kas domā, ka viņi ir tie pareizie, un viņi ir pilnīgi iekšā, un tie pārējie, kas mēs stāvam ārā, ir patiesībā tāda puskokā lēcēji ar abām kājām vienā pusē un otrā pusē. Bet svētie raksti tā nedomā. Svētie raksti, un tāpēc mums epifānija, ka mēs saprotam šo miglas zonu, šo neskaidrības zonu, šo robežu šķirtnes zonu, kas nav tikai tāda viena līnija, kā es eju pa bruģu, un tur ir līnija, man ir skaidrs būt vienā pusē vai otrā pusē, bet tā zona ir tāda diezgan paplaša. Tā ir tāda teritorija, kurā mēs esam. Nav tikai iekšā un ārā, kristietis, nekristietis, pieder, nepieder, seko, neseko un tā tālāk. Bet epifānija dāvā šo apziņu. Es domāju, arī tādu patiesīgumu, kā mēs patiesībā savā dzīvē esam. Ka gaisma lēnām augst. Nevis Ziemassvētkos bija tums un tā pēkšņi gaišs. Saulgrieži notikuši, tā robeža ir pārkāpta. Bet viss jau vēl top un ir lēnām. Un mēs esam robežu un sliekšņi cilvēki. Arī savā ticībā. Un kā es saku, tikai tādi neiecietīgi tīņi savā domāšanā, un tas arī tīņi, kas ir veci cilvēki, var tā domāt, ka mēs vai nu viens vai otrs, un nekas nevar citāds būt. Bet mēs esam tajā zonā, kur īsti malas neredz. Un kur, starp citu, arī tie jūrnieki, kas zvejoja, viņiem ir jūra. Jūra ir bez horizonta, bez tālēs, kur mēs neredzam, kas tur ir tālāk. Un viņi tiek no tā aicināti, seko man. Jā, tas ir skaidrs. Tā programma, tas modelis, tā forma ir skaidra, tas mums ir jādara. Bet tas izpildījums, tas ir, un Dievs ir taiziņā žēlīgāks, un tāpēc jau mums ir svētie raksti, un tāpēc mums ir šie rīti, un tāpēc mums ir mūsu ticība. Ka mēs šajā neskaidrības, šajā miglas zonā arī varam veidot savu ticību un nebūt nobežījušies. Es nezinu, kā jūs jūties par savu ticību. Jūs jūtat, ka jūs esat tādi pilnasenīgi, ja jūs sekotāji? Nu, es tāds gribu būt. Bet es taču redzu daudz jautājumus. Jūs redzat, jūs visi esat ļoti, man ir tāda fantastiska draudze, jūs esat visi savā jomā tik inteliģenti cilvēki, un jūs taču visi saprotiet, ka lietas ir komplicētas, lietas ir sarežģītas, un vēl vairāk dzīve ir sajaukta. Jā, mums jāieved, jāstāv par jauno, bet mēs apzināmies, ka tas nav tā uzreiz izpildāms. Nu, tā kā mēs zinām skolotājus, Mārtiņa, tu lasīji mums, tu zini tik ļoti labi. Tu esi labs skaists audzinātājs, tu zini, kā
Mēs zinām, kas ir kas. Bet tur pārvest savus audzēkņus, ka viņi to saprot, tas nav tik vienkārši. Tas ir tāds, mēs visu laiku uz šīs sliekšņa ejam, kur mēs turamies vienā pusē un otrā pusē. Mēs esam tā nevis tā, kā mēs sakam, nu nāc iekšā vai ārā. Bet mēs esam tur uz šīs sliekšņa. Un es domāju, tas ir tāds patiesi godīgs raksturojums. Un tā mēs redzam, piemēram, kā Pāvils rakst. Viņš tā ļoti dramatiski raksta par šo slieksni. Laika palicis maz. Tas ir, starp citu, mans tulkojums. Laika palicis maz. Tas ir, kas tur ir grieķu valodā teikts. Laiks palicis maz. Laika palicis maz. Tas nozīmē, paklausieties, tas nozīmē, ka vēl nav gluži gals. Vēl ir zona. Un kā tagad tai zonā uzvesties? Nu, viņš saka, tai zonā pārvērtiet visas lietas. Pārvērtiet. Nedomāt, ka viss tā, pie kā mēs esam pieķērušies, viss tas, kas ir mūsu balsts, viņš piesauc ģimeni vai laulības. Viņš piesauc kaut kādas pārdzīvojumu, zaudējumu raudošie. Viņš piesauc kaut kādus priekus, kas katram cilvēkam ir. Un viņš piesauc darbošanās, darījuma lietas, darījuma ļaudis. Un viņš piesaucās tos, kas dzīvo un izmanto šo pasauli priekš savām vajadzībām, priekš savu iztiku, priekš savu darbu un tā tālāk. Bet viņš saka, atcerieties visās šajās jomās. Laulībās, ģimenē, priekos, bēdās, darījumos, dzīves aprisēs. Viss ir pārveidojams. Visur ienāks jaunais. Un šobrīd neesiet pieankurot, pieāķēt pie vecā, it kā tas būtu tāds balsts, kas jūs tur. Tā kā mūsu psalmis saka, tik ļoti skaisti Gun lasīja. Dievā roda mana dvēsele mieru. Pie viņa ir glābiņš, viņš ir klints, viņš ir pamats, viņš ir stingrums. Ir kaut kas cits, kas ir dzīvē īstāks. Mēs to neredzam, ja mēs esam pieķērušies vienalga kā. Es nevaru būt laimīgāks cilvēks, kā es esmu ar savām laulībām, ar savu sievu, ar savu dzīvi. Bet ja es sākšu to likt kā savu galveno vērtību un vienīgo, tad es stāvu, protams, vairs neesmu tur, kur man ir aicinājums redzēt visas tās iespējas, kas ir visā dzīvē jaunas. Arī laulībās, arī ģimenē, arī darbā, arī darījumos, arī uzvedībā. Vecais zūd, jaunais nāk. Pāvils saka, es gribu, ka jūs būtu bez rūpēm. Tas ir pasauli, ja mums rada visas lietas, mums rada rūpes. Es saprotu, ka es visās intervijās, ko es dzirdu, visi norūpējušies. Dabīgi norūpējušies par briesmām, kas draud, par kariem, kas nāk, kas NATO brīdina, kad jau šo vasaru varētu sākties kaut kas arī priekš Latvijas un Baltijas valstīm, un līdz kaut kādam gadam, 25. gadam pavisam noteikti kaut kas būs un tā tālāk. Nu, mēs jau visi esam tādā neskaidrībā. Bet šeit Pāvils saka, es gribu, lai jums būs skaidrības. Un kā to skaidrību iegūt? Kā to skaidrību panākt? Nu, tā kā mūsu psalmis saka. Kur ir tavs pamats? Kur ir tavs balss? Kur ir tava īstā piederība? Un
visās lietās saskatīt šo īsto saturu no tā, ko mēs uzskatām varbūt savu virspusējo pieķeršanos un vajadzību. Nepieķeries vecajam, saka Pāvils, dzīvo tam pāri, skaties citur, ar citu vērtību skālu un izvērtējumu. Nu, un tā epifānija šis laiks, kur mēs sākam šo vingrināšanos. Un tas, kā es saku, notiek visās lietās un visos līmeņos. Nepiesiet tevi kaut kam, vienalga, kas tas ir. Māksla, inteliģence, pētīšana, darbs, attiecības, vienalga, kas mūs kaut kādā veidā tur un kas mūs it kā dod tādu drošības jostu. Pāvils saka, nē, ņemiet šo jostu nost. Stāviet tam pāri, jo laika palicis maz uz jauno. Jona arī, viņš vēl saka, ir 40 dienas. Tas nav tā šodien rīt. Šī zona 40 dienas. Viņiem pat nevajadzēja 40 dienas. Viņi tūlīt atgriezās Jonam par nepatiku. Bet 62. psalms ir skaistais psalms, kas mums saka, kas ir īsts un paliekoši, kam piesiet sirdi, kad laika ir maz. Tik Dievā rod mieru mana dvēsele. Pie Dieva mans glābiņš. Viņš stiprā klints, patvērums. Paļaujieties uz viņu. Un šī pirmā daļa ir par šo paļāvību. Un tad otrā daļa pēc tā selā ir pēc tā interlūda, pēc tā starpbrīža, ir otrais, tā alternatīva. Alternatīva šai drošam pamatam ir tas, ka es vieglāks par spalviņu, vieglāks par elpu. Visi kopā, ja uzliek viņus svaros, viņi ir vieglāk nekā elpa, nekā elpas ievilciens un izelpošana. Nepaļaujieties uz iepriekšējo ieguvumu, nepiesieniet sirdi vecajam. Un divas patiesības. Spēks ir tavā radītājā. Un pie viņa vēl vairāk ir šī žēlastība. Nu, un Jēzus un Pāvils mums aicina redzēt, ko viņi redz. Tā ir, ka pasauli ir ceļā uz savu īsto nākotni, kurā Dievs pildīs visas lietas, ar savu labumu, ar savu skaistumu, ar savu prieku. Un šī nākotne jau ir pamanāma, tāpēc mēs esam kopā. Lai par šo jauno, par šo nākotni, par šo iespēju, par šo dīgli, kas dīkst, par to, kas top visā dzīvē, mēs atkal un atkal dzirdētu un pārliecinātos. Un tāpēc ir šis aicinājums, ka, ja mēs arī esam uz sliekšņa, saprast, ka vecais tomēr mums būs jāiet iekšā un jāstāj ārpusē. Bet, ka mēs tur skatāmies, mūsu ticība jādzīvo šajā starplaikā, kur jaunais top, bet vecais vēl tik ļoti stingri dažreiz ņauds. Un pieņemt to, pārliecināties par to. Epifānija mums to uzdāvina un saka, arī tajā mēs savu ticības īstumu varam piedzīvot. Nu, tas ir, ko es gribēju arī tā sacīt, un tāpēc iesim vēl uz lūkšanu šajā dienā, kas nāk no ķeltu tradīcijas. Man šī ķeltu lūkšana tradīcija ļoti pievilcīga, man viņa aizkustina.
Un šeit ir tāda īsa lūkšana no tās tradīcijas. Dievs, esi ar mani šajā tavā dienā un katru dienu. Šajā tavā dienā, lai ar mani ir mīlestība un īpaši debesu tuvums. Visu sevi es ielieku tavās rokās, katru, pa ko es lūdzu, es ielieku tavās rokās. Palīdz man šajā epifānijas sliekšņa laikā, neskaidrības brīdī atrast laimi, prieku. Un jau tagad to redzu draudzīgā skatienā, labi padarītā darbā un īpaši klusumā, kas dzims no paļāvības, apziņas, kas ir klints. Bet īpaši tavā tūmā, katrā manā stundā. Tas tāds lūkšana Dievam, tas tāds novēlējums. Tas ir tāds epifānijas gudrība, ar kur mēs varam, es domāju, mierīgi iet tālāk pie visa tā, kas ir uztraucoši un neskaidrs un nepārskatāms. Kā tas būs šai dzīvē? Nemaz citādi nevar būt. Putini nāks un ies, un valdības nāks un ies, un laikmeti mainīsies, un ekonomika būs šāda un tāda. Tas viss pieder, bet tas ir vieglāks par elpu vilcienu. Pamats ir Dievā. Un Dieva miers, kas augstāks kā mūsu prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas. Jēzu Kristu. Āmen.